Mēs gan esam riktīgi noķēpājušies ar tiem miltiem. Pēc šāda eksperimenta man gribētos uzzināt, kā tad tie milti top. Jā, bet man liekas, šoreiz nebūs milti, šoreiz būs kaut kas pavisam cits interesantāks. Skatāmies, kas? Picas pagatavošana ir pagalam vienkārša. Visa pamatā ir mīkla. To gatavo no kviešu miltiem un ūdens. Klāt pievieno arī olīveļu, sāli, cukuru un raugu. Mīkla jāmīca, līdz tā kļūst viendabīga un tajā nav kunkuļu. Kad mīkla gatava, to uz 5 līdz 10 minūtēm jāatstāj ievilkties. Kad mīkla ir ievilkusies, no tās jāizveido mazas apaļas pikas. Mīklas pikas jāapklāj ar mitru dvieli un uz 40 minūtēm jāieliek ledusskapī. Picas savu apaļo formu iegūst, mīklu izrullējot ar mīklas rulli. Tik biezu un lielu, kādu picu pavārs iecerējis pagatavot. Lai pica krāsnī nepiedegtu, no mīklas jānokrata liekie milti. To veiklie pavāri izdara tik atraktīvi, gluži kā cirka mākslinieki. Kad iegūta pareizā picas forma, uz mīklas uzklāj tomātu mērci un to pārkaisa ar rīvētu sieru. Tad sākas pati interesantākā picas gatavošanas daļa. Uz picas jāsaliek rūpīgi izvēlētas sastāvdaļas, kas raksturīgas katrai picas receptei. Protams, var arī likt visu, kas vien atrodas ledusskapī, lai tikai pašiem garšotu. Visam pa virsu vēlreiz uzkaisa rīvētu sieru, un nu sākas picas cepšana. Picu cep 300 grādos 5 līdz 10 minūtes. Tā kā krāsnes ziļākā puse vienmēr ir karstāka, picu nepieciešams arī apgriezt, lai tā izceptos vienmērīgi. Kad pica ir gatava, tās maliņas noziež ar ķiploku eļļu, lai pica smaržotu un spīdētu. Visbeidzot, picu ar šādu īpašu nazi sagriež, un nu tā ir gatava un to var celt galdā.